Čaujiņš meitenes, es gribu šodien izveidot košas, pilkt un foršu make-up tēlu, izmantojot šī mēneša favorītus no dekoratīvās kosmētikas. Sākšu ar to, ka mans viens no favorītiem ir šis te lūpas spīdums, kas palielina lūpas. Viņš man patīk nevis tāpēc, ka viņš palielina lūpas, bet tāpēc, ka viņš izlīdzina lūpu ādu. Un, teiksim tā, no rīta viņu uzklājot, visu dienas laikā āda ir mīksta, mitrināta un arī izludināta. Tāpēc ļoti viegli ir lietot pēc tam sausinošākas lūpkrāsas, un es jūtos, ka es kopu savu lūpu ādu, ne tikai izmantojot vienkārši lūpu spīdu. Tā, sākšu ar to ar bāzi. Šī bāze tieši piemērot vasarai, kaut gan ārā nepateiks, ka ir vasara, bet es ceru, ka šos video, kad būs laists gaisā, jau būs vasara. Šīs bāzes sastāvā SPF, kā man jūtīga āda, tad mana ādas reakcija uz jebkuru pat vislabāko bāzi ir. No sākuņa paliek, teiksim, tāda viegla rozīga, pēc tam rozīgais tonis nomainās normāli. Uz acīm uzklāšu no Maybelline Color Tattoo matēto acu ēnu. Viņa ir rozā. Apakštoniņa man ir iepatikusi, es viņu lietoju acu ēnu bāzes vietā. Un kāds plus ir tāds, ka vairāk nav redzama asinsvadi, un ēnas arī viņu palīdz diezgan labi noturēt savā vietā. Priecājos, ka šīs līdzekas arī mūsu pārdošanā, jo iepriekš viņu redzēju tikai citos videoblogos. Lūk, asinsvadi nemaz nav redzama. Un, ja vēlēšanās, varat droši arī papāt šeit apakšā. Kas jāatcerās ar šīm te foršajām ēnām, tas, ka viņas ļoti ātri izžūst, ja viņas tur ilgi saskarē ar gaistu, pēc iespējas ātrāk viņas paņemt, uzklāt un nolikt. Kā bāzīti likšu no Body Shop šo te neitrālo 110. toni. Nolkas es stāvā sajūsmā arī par šo te slīka paletīti. Viņa ir ļoti skaista un ļoti pigmentēta. Bet es no viņas šoreiz izvēlēšos neitrālu toni, jo galvenais akcents mums šajā grimā būs lineris. Tā kā man sagribējās mazliet vairāk mirdzumu, es izvēlējos šo te neitrālo krāsiņu un uzklāju to pa virsmu šeit iepriekš lietotējos. Šo te zeltainu es likšu uz kustīgā plakstiņa. Ar šo pašu otu tā panākot ļoti vieglu, maigu rezultātu. Tagad ēnas ir uzklāts, un es izvēlēšos savu absolūto favorītu H&M šķidro lineri. Visdrīzāk jau pie šī koptēla es ņemšu violeto toni, bet var apgalvot, ka visi no viņiem ir ļoti skaisti, pigmentēti un ļoti viegli klājās. Un ideāli turās. Runājot par H&M produktiem, es pie viņiem taisīšu arī atsevišķu apskatu un rakstu, un tur jau vairāk izklāstīšu par to, kāpēc man patīk, un kāpēc viņi kļuvuši par maniem absolūtiem favorītiem, vismaz linerīši 100%. Klāšu šo te vienu no mīļākajiem toņiem un izgaismošu astiņas. Uzklāšu šo fantastiski skaisto gaišu zilo tušiņu. Es uzlikšu bāzes tušu no Eveline, kas ir absolūti baltā krāsā. Šī kombinācija ļoti izdevīga un labi, jo šī te palīdz pagarināt skropstas mazlietiņ. Un bonus tas, ka viņa balta, nozīmē krāsainā tuša arī daudz labāk izceļās. Šādi manas skropstas ieguva balto nokrāsu, bišķiņ pēc citplanētieši. Kaut gan patiesībā dažos grimošas cerētu būt diezgan interesants efekts. Bet es uzklāšu pa virsu
skaisto tušiņu. Skropas uzkrāsotas, un tagad uzlikšu korektoru, kas viens no mīļākajiem no Maybelline. Diezgan forši uzklāšanas galiņš. Tāds mīksts un ērts, kā arī viens no korektoriem, kas man nesausināja ādu apkārt acīm. Un šis korektors ar vismazāk sajiet rieviņās no visiem, ko es esmu lietojusi. Smuki. Tālāk, ko vajadzētu. Es esmu pasākusi lietot arī šo izgaismotāju, bet nevis tiešā veidā klājot uz sejas, bet pieliekot klāt pie tonālā krēma, pie šī man mīļākā Rimmel tonālā krēma. Un tā kā šis mans mīļais Rimmel tonālā krēms man arī ir par tumšu priekš manis, es piepilinu klāt arī no Body Shop šos gaišinošos pilienus, ļoti labi iesaku visiem. Un te mazlietiņu paķīmiķošu un sajaukšu visu kopā. Klāšu tonālu krēmu ar sūkli, to pašu iemīļoto Real Techniques sūkli, kas ļoti labi uzklāja, ļoti patīkams maigs. Ar tonālā krāsu ir tāda lieta, ka viņa šobrīd ir mazlietiņa gaišāka nekā mans kakls. Kāpēc? Tāpēc, kad es konturēšu seju, un visdrīzāk, kad es konturēšu seju, viņa kļūst tieši tādā krāsā, viņas daļai tajās vietās, kuras gribējuši, kā mans kakls. Tāpēc nenāk slikti paņemt vienu toni gaišāku vai pustonīti gaišāku. Tas ir iespējams vai pašam uzjaukt pustonīti gaišāku. Lai tad, kad konturētu, lai neiznāk pretējs efekts, ka seja būs pārāk tumša. Bet jūs nekonturējat seju, tad droši varat ņemt tādā krāsā, kāda jums ir kāda. Vēl ieteikums nekad nemērīt pēc rokas krāsas ādas, kā bieži vien viņas ļoti atšķirās no kakla un no sejas kopumā. Es brīžiem izmantoju šo tonīti, bet viņa netīrā veidā es viņu mazliet paņemu un atjaucu ar tonālo krēmu. Tā viņš iegūst nokrāsu. Un šis tonis ir diezgan labs, lai varētu viņu klāt zem acīm, ja ir lielie loki. Man periodiski viņi ir tādi izteiktāki. Visu nostiprināšanu Make Up For Ever HD puderīti. Šam patīk, tāpēc, ka viņš ir caurspīdīgs. Viņš ir diezgan plāns, maigs, ļoti patīkams uz ādas. Gluži tāpat kā viņa līdzinieks no NYX. Tā mēs periodiski uz maiņām lietošos pūders. Ar NYX konturēšanas paleti, izmantojot šo toni, izkonturēšu seju. Pieras rajonam izmantoju šo mazliet siltāko tonu, lai radītu viegli iedegušas ādas efektu. Tagad izgaismošu sejas centrālo daļu, šeit, ar balto izgaismotāju no NYX. Piedošu mazliet viņu spīdumu šampaniešu tonu. Un mirdzumu no Catrice izgaismotājs, lielais, skaistais un fantastiskais. Ar to, ka viņi ir daudz un viņš ļoti dabiski un maigi mirdz. Paņemšu bronzerīti un ar bronzerīti mazliet pāriešu pāri. Izmantošu savu mīļāko vaigu sārtumu, bet arī, lai piedotu papildus mirdzumu, nepārcenšoties. Un es viņu lietošu šeit. Tad uzklāšu vaigu sārtumu no NYX. Neaizmirst tādu pozīciju mazliet šo zutusošu, bet ļoti minimāli.
Manuprāt, te vēl iztrūka tev papildus mirdzums, tāpēc no tad pašas paletes paņemšu zeltaino tonu. Un acis iekšējos koptiņos iekļaušu. Tēls gan arī gatavs, vēl tikai trūkst lupkrāsas, un kā lupkrāsas izmantošu savu mīļāko matēto mēbelinu lupkrāsu fuksītonī. Labāk viņu tomēr klāt ar rotiņu, tā būs vienkāršāk, jo viņa ir matēta un tā ir vienkāršāk viņu uzklāt. Nu, lūk, šis arī ir mans koptēls, un ja jums patīk šāda veida favorītu make-upiņi, tad dodiet ziņu komentāros. Es ceru, ka jums bija interesanti, un palieciet kopā ar mani, pierakstieties, laikojiet video, un tiekamies kādā nākamajā video.